Nekad. Čau, Rihard. Čau. Dabūji saskrieties bišķīt, ja? Jā. Es galvenais izēju tur kāpnes, skatos, nav neviena. Jo pirms kaut kāda laika starpnieks man ziņo, ka tu esot pie mājas. Es domāju, tā jau jābūt, bet tad izrādās, tu nepie tās mājas. Vārdu sakot, kartē tu esi apmaldījies, bet es saprotu, ka kiberdrošības jomā tev neviens ap stūri nevar apvest, vai ne? Jā, kartes viena lieta, bet tīkli jau pavisam cita. Tīkli ir pavisam cita lieta. Es lasu un brīnos par to, cik labi mums ir gājis. Īstenībā var teikt, ka tas ir šahs un mats pasaulē, vai ne? Jā. Tieši jā, tagad bija kiberšaks konference, un pirms konferences tieši bija arī CTFs, kas Capture the Flag, principā tādas kiberdrošības sacensības, kur piedalās komandas un pilda uzdevumus, un tad uzdevums skaits, kā izpildīts, ja iesūta pareizo simbolu virkni, kas skaits tas karoks. Principā kā, vidusskolā, pamatskolā olimpiādas. Un jā, tas prieks ir no kiberšaka tāds, ka tieši tajā CTF-ā visas pirmās 3 vietas bija latvieši, ja nemaldos. No 200 dalībniekiem es tā lasu, ka 200 dalībniekiem no visas pasaules. Tas tev nav kaut kāds Eiropas pasākums, tas ir visas pasaules pasākums. No visas pasaules 3 Latvijas komandas izcīna pārliecinošu uzvaru ar atrāvienu pie tam. Pagaidi, mums vienmēr tā ir gājis šāda veida sacensībās, vai tas pēdējo gadu sasniegums. Ar ko tas izskaidrojas? Kāpēc mums ir tik labi? Tā tieši nevarēšu teikt, kas tieši latviešiem tā beigās pār ir, bet arī, piemēram, pēdējos gados esam, piemēram, rādījuši labus sniegumus arī, piemēram, NATO mācībās. Lokšilds, ja pareizi atceros, pēc pāris gadiem tieši bija, kad Latvija izcīnīja 1. vietu. Labi, robotikas sacensībās arī mēs Japāņiem pat liekam iekšā. Tādā ziņā mums ar galvu visi vislabākajā kārtībā. Labi, zināmā veiksmes daļa arī droši vien ir šajā stāstā, bet galvenokārt tas ir par zināšanām un pieredzi. Tu man vari pāris vārdos izstāstīt, kā tu esi trāpījis kiberdrošības pasaulē. Tātad Rihards Kauliņš pie manis ciemos šodien Stāriņā Digituvi par jauniešiem kiberdrošībā, un tevis pašu pieredzes stāsts būs tas galvenais. Iesākām jau ar to, ka mums ir labi sacensībās gājis, bet tu vari izstāstīt, kā tu esi trāpījis vispār, ka tu esi komandā un ka tu brauc uz šādām sauksim tās par gudrības sacensībām. Principā kaut kur 20. 21. gadā, kad bija tieši tas Covid, sēdēja mājās, nebija ko darīt. Sāku ar draugiem piedalīties visādos IT sacensībās, piemēram, sākumā hakatoni, kur tur, piemēram, izstrādā projektu nedēļas nogalē. Un tad vienu brīdi kaut kā iekrita, e-klasē vai kaut kur pastā, kad ir kaut kādas Capture the Flag sacensības Rīgā. Likās interesanti, kiberdrošība, gribētos paprovēt, kas tas ir. Un, pirmo reizi piedalījos RTU vienās, kurus studenti organizēja, un tad jau pēc tam bija kiberplēses tieši uz 11. novembri. Un, piedalījos, papildīju tos uzdevumus un sapratu, ka īstenībā tas ir tieši tas lauciņš, kas man interesē. Pirms tam tu nebija sapratis, tu jau neesi tur no bērnības jau kaut ko klabinājies? Es no bērnības lielākoties tikai zināju, ka es gribēšu saistīt savu dzīvi ar datoriem. Kā 13 gadu vecuma patika programmēt, tos datorus pētīt, kas tur strādā, kas locītim vēdrā. Un tikai tad kaut kur ap vidusskolu, pēc vidusskolas pamanīju, ka ir tāda forša nozara kiberdrošība, kur tur tieši tā gadās, kad ir tieši vajadzīga tā sapratne, kas ir locītim vēdrā, kā viss strādā, jo, ja tu nesaproti, ko tā sistēma reāli dara, tad ir neiespējams uzdevums panākt to, kad viņi strādā tieši kā tu gaidi. Tas ir, viņu nevar uzlaust. Tā, cepur nost mūsējiem par panākumiem. Sveiciens profiņiem 25384 Gunters nāk ar sveicieniem. Es pieļauju, ka kādam no jauniešiem varētu būt jautājums, kā es varu kopā ar Rihardu Kauliņu tagad trāpīt tur tajās sacensībās? Pirmkārt, tieši nākošais nedēļa, 11. novembrī, ir kiberplēses, sāks 11. Kiberplēs.lv laikam bija tā mājaslapa, var piereģistrēties. Es tur pats arī piedalīšos, tā kā varam mierīgi sacensties. Labi, bet kaut kādām zināšanām vienmēr būtu jābūt, vai ne? No nulītes nebūs. Tā tieši par zināšanām, jā.
Principā, viens ir piedalīties šādās sacensībās, jo, piemēram, ir, kiberplēsas, tagad novembra beigās arī būs Mārtiņa CTFs, kur ir tieši, latviešu mūsu organizēti sacensības, kur, ne tikai jau uz tiem profiņiem mērķē, bet arī tieši uz studentiem, jauniešiem. Jo kiberdrošība ir plašs lauks, ir uzdevumi, kur ir, piemēram, vienkāršas kaut kādas injekcijas, kas ir tur aprakstītas jau gadiem, un ir sarežģītāk uzdevumi, kur ir pilnīgi tur jau jāmeklē kaut kas jauns. Un, bet tā, no mācību ziņā, principā labākais veids, kā mācīties, ir darīt. Es, piemēram, piedalījos CTF-os, sāku arī pats pētīt lietas, kuras es nezināju CTF-os. Tagad tu teici, kas lācīti vēderā. Jā. Un, piemēram, ar CTF-iem, ne tikai latviešu, bet arī citviet pasaulē ir tā foršā lieta, kad tajā, komunā ar cilvēkiem, kuriem patīk kiberdrošība, kuriem patīk darboties ar datoriem, parasti ir vienmēr parādās vismaz viens izpalīdzīgs cilvēks, kurš ir gatavs aprakstīt, ja tu neatrisināji uzdevumu, tad vismaz viņš ir gatavs tev pastāstīt, kā to uzdevumu atrisināt, kāds bija viņa doma gājiens, un no tā ir ļoti vērtīgi mācīties. Un tad, protams, internetā ir daudzie resursi par arī to teorētisko pusi. Tur, piemēram... Es kā reiz gribēju prasīt, kurā vietā mēs tos resursus varam sameklēt. Ko tu man ieteiktu? Piemēram, ir... ļoti populāra resursa, piemēram, Try Hack Me vai Hack the Box, kur tieši tādas platformas, kur var pilnīgi interaktīvi pildīt, tā kā pilnīgi gandrīz kā CTF-ā, kad pildu uzdevums, iemet kaut kādus virknes, kurus tev gaida, uz jautājumiem atbildes. Un tādā veidā var apgūt, piemēram, ne tikai, kiberdrošība, bet arī tādas IT pamatzināšanas, kā darboties ar komandu rindu, kā tieši strādā datoru tīklošana, jo, kiberdrošībai tas viens stūrakmens ir tas, ka viss notiek tīklā. Reti, kad ir dators, kurš ir izolēts no visas pasaules. Un tad arī tajā tīklā parasti ir tās darbības, ka, labi, ja tu nevar apčakrēt to datoru, varbūt tu caur vienu citu datoru var apčakrēt to datoru tomēr. Principā jūs esat mazie hakeri. Kuru spēku var izmantot gan viena, gan otra puse. Jā. Bet šajā gadījumā jau tu esi tādā mācību platformā. Tā pagaidām vēl kaujas laukā nelaiž, vai ne? Jā, tā ir tā foršā lieta par kiberdrošību, kad ļoti daudz no lietām var reāli darīt tādā izolētā, kontrolētā vidē, kur tā nav bailes, ka tu nezini tur... Pēkšņi izslēgs Latvenergo. Jā, ka tu nonesīs kādu produkcijas serveru vai tam līdzīgi. Tieši, kad... Tādā mierīgā vidē darbojoties, arī parasti var izpētīt līdz galam to procesu. Nevis, kad jau tev dzen laiks, kad dzen stress, tam līdzīgi mēģināt vēl tieši saprast, kādas darbības ir jāveic, lai novērstu to problēmu, kas tev dedzina. Tā, kiberplēs ir nākamā pietura, tātad 11. novembris, 2011. Viss tā kā vajag arī jau bišķi kaut kādu matemātiku tajā visā ir 11. novembris, 11. Jā, viss tā kā vajag. Kiberplēs, kas mums vēl ir, kādas vēl ir pieturas un iespējas? Jo tu ieminējies, ka tevi interesē, kas lācītim vēderā jau pamatskolā, pēc tam vidusskola. Kur, starp citu, iet mācīties, ja tu saproti, ka kiberdrošība ir tavs lauks? Vai vispār programmēšana? Ja interesē programmēšana, IT tam līdzīgi, manuprāt, nevar noiet greizi aizejot uz universitāti un reāli izstudējot datorzinātnes. Piemēram, pats Latvijas universitātēs studējis esmu, kur, labi, ir daudzas, tur māca tos teorijas pamats tam līdzīgi, bet beigās, kad tu reāli dzīvē strādā, ļoti labi daļa no tām lietām tev nodara. Piemēram, ja ir, kā jau minēju, ir grūti saprast, kāpēc, piemēram, kiberdrošībā, programmēšanā dara lietas, kā dara, ja tu nesaproti, kā, piemēram, strādā datortīkli. Kāpēc, piemēram, datori komunicē šādā vienā veidā, ja tu, nezini tos pamata principus, kad, piemēram, internetā, ko tu sūti pāri internetam no viena servera uz serveru otrā pasaulē, teorētiski pa vidu kāds var paņemt un paklausīties, ja nav, piemēram, netiek izmantot šifrēšana. Un, tādas lietas pašam ir iespējams iemācīties, un, piemēram, arī tieši caur šādām sacensībām parasti uzdevumi tev ieskicē to sapratni, kas var noiet greizi, kas var sagādāt grūtības, kas var strādāt tā, kā tu negaidi. Principā vienatnē tu vari spēlēt izlaušanās istabu. Ja es pieļauju, ka tavam prātām izlaušanās istabas arī ir interesanta lieta, vai ne? Šajā gadījumā tas jau ir kaut kādā ziņā līdzīgi, jo tu meklē caurumus un meklē mīklas. Jo tas mīklas, tur jau tie spečuki ir paslēpuši arī tā, ka pirmajā brīdī tu iespējams palaid kaut ko garām, tad saproti,
Vai ne? Jā. Un tieši arī tāpēc patīk šāda veida sacensības, jo tas brīdis, kad tev visi tie kauliņi prātā saliekas kopā, pilnīgi ideāls. Bet labi, viena lieta ir asināt prātu, bet vai ar šo dzīvē var arī nodarboties jau profesionāli? Tu esi sev atradis vietu, tādā ziņā braukt sacensībām viens, bet ikdienā, kāda ir tava ikdiena? Jā, noteikti ar tām prasmēm viņas arī nodara profesionāli. Ja tu gribi saistīt dzīvi ar kiberdrošību, piemēram, es tieši arī, man izdevās atrast vietu, kur arī tās prasmes, kuras ievācies tā sacensībā pielietot. Un, parasti ir tā, ka tā kiberdrošība ir plašs lauciņš. Dzīvē, protams, būs jāpielieto kaut kādos specifiskos gadījumos specifiskas prasmes. Un tad parasti, un ar kiberdrošību tā interesantā lieta ir tāda, ka, reti, kad radīsies situācija, kur tu zini vienu konkrētu lietu, un ar to lietu tu vari visu laiku dzīt tālāk un tālāk. Kiberdrošībā tieši ir tas, ka tev ir pilnīgi pašam jāzina tas viss plašais lērums, jo tu nekad nezini, kad tā viena konkrētā lieta, ko piemēram, kādās sacensībās, ko tu nevarēji izdomāt, ka viņi parādīsies arī dzīvē. Vai arī otrādā, ka tā viena lieta, ko tu dzīvē tev bija jāmokās, lai izdomātu, viņi pēkšņi līdzīgi elementi parādās sacensībās. Un tāpēc arī sacensības ir labs veids, kā vācīties, jo tu tādā veidā sevi atklāja tam visam plašajam lērumam, kas ir kiberdrošība. Un tad tu vari pētīt katru individuālo lietu, un tad nav tā, ka tu esi pilnībā pazaudējies, nezini, kas notiek. Kārlis sūta sveiciens. Viņš kā reizi ir izvēles priekšā. Vecāki laikam, ka ir noskatījuši, ka viņš būs radošais. Viņš saka, kāds es radošais, man cipari patīk. Tu jau pa pusē atbildēji, bet viņam jautājums kā reiz ir, Kārlis sūta sveiciens labākajiem un prasa, kur iet studēt. Tu teici Latvijas universitāti, ja? Es personīgi studēju, Latvijas universitāti. Manuprāt, tīri labi. Tā kā, tīpaši, ja interesē tādi datortīkli tam līdzīgi, es varu tikai ieteikt, jo tur tiešām tie pasniedzēji, sevišķi IT sfērā, ir arī cilvēki ar pieredzi, cilvēki, kas ir paši tās lietas pilnīgi pat, likuši Latvijā. Un uzreiz var no ļoti, ļoti gudriem cilvēkiem ar jau gadiem ilgu stāžu jomā pasmelties tādas ļoti vērtīgas zināšanas, ne tikai no teorijas, bet arī no prakses. Bet tagad tā otra puse. Tur ir pieredze no papīriem. Šajā gadījumā jaunā paudze pieredzi jau caur reālu vērķi, tāpēc, ka kādreiz jau mums internets nebija pat. Atceries, kura gada ražošanas izlaidums tu esi? 3. tā kā... redzi, ir bijusi pasaule pirms interneta. Jā? Vai ne? Un tā ir pilnīgi šodienas jaunietim varbūt grūti iedomāties, bet tādā ziņā, kāda kiberdrošība, iedomājies tev, ka 92. gadā sāk runāt par kiberdrošību. Bet es atceros, bija 96. 7. gads, kad bija filma Hackeri iznāca. Es filmu, diemžēl, neesmu redzējis. Jau tas ir vecs tās. Bet tieši ir tā interesantā lieta, pat arī 90. īstenībā jau bija diezgan ievērojami, kiberdrošība bija pat tāda faktors, jo neviens par viņu nerunāja. Un pat 90. gados bija kibernoziedzība, piemēram, daudzās universitātēs bija cilvēki, kuriem vienkārši projekts bija uzprogrammēt vīrusu, un tādā veidā jau tad cilvēki pētīja un bakstīja, ka vai tiešām tie pieņēmumi, ar kurām, pašu pirmo internetu nolika, vai tas tiešām tā strādāja. Un pat arī mūsdienās tā visa kiberdrošības, hakeru kultūra vēl joprojām ir tāda, kad, katru lietu, ko noliek kā faktu, tas ir tik un tā jāapskata, jāizanalizē un jāsaprot, kā tas strādā, vai tas tiešām strādā un kādas ir tam sekas. Un, kiberdrošībā tas ir ļoti būtiski, tāpēc, kad, ja tu nepārbaudi, ka tas, ko tu uzprogrammēji, tiešām ir drošs, tad, tas nav drošs. Tik vienkārši, jā. Tur ir tāda ziņā, abēc pa jaunumu nav jāpērkst. Jaunākās tendences, jūs tur droši vien apspriedāt arī ar čaļiem no visas pasaules, piedod, arī meitenes droši vien bija, ar cilvēkiem no visas pasaules. Kā mums izskatās pēc varēšanām, tātad ar latviešiem visi vislabākajā kārtībā, jo, kā jau mēs iezīmējam sarunas sākumā, no 200 dalībniekiem no visas pasaules 3 Latvijas komandas izcīna pārliecinošu uzvaru ar atrāvienu, tāda šaks un mats, bet
kāda mums izskatās rītdien, kādas mums ir jaunākās tendences kiberdrošības pasaulē? Vai jūs tur spriedāt? Kiberdrošības pasaulē viens liels jautājums, kā jau visur IT, mākslīgais intelekts. Tieši no tāda kiberdrošības puse tas lielais jautājums ir tāds, ka mākslīgais intelekts, piemēram, cilvēki izmanto, lai ar viņu programmētu mājaslaps tam līdzīgi. Kādas tam ir sakas tieši uz to drošības aspektu? Jo tur jau arī ir savi tie zemūdens akmeņi. Piemēram, mākslīgais intelekts jau nav precīzs rīks. Viņš ir ātrs. Viņš uzģenerē kaut ko, kas izskatās, kas strādā, bet ja tu nesaproti caurumu tur. Bet ja tu nesaproti to kodu, tu jau nezini, kāda tur ir tie zemūdens akmeņi. Tad, protams, arī līdzīgi mākslīgo intelektu tagad mūsdienās māc arī izmantot tie paši ļaundari, lai arī ne tikai taisītu tur ļaunatūru, pikšķerēšanu, skrāpniecību, bet arī, tā kā var to rīku izmantot tie labie hakeri, programmētāji, visi IT, tā arī var ļaundari izmantot, lai sev palīdzētu to analīzi, saprast, kas noiet greizi un aizpildīt tos caurums zināšanās. Un tur arī ir tas... Šitā ir interesanti cīņas, starp citu, tāds bišķi terminators, vai ne? Jā. Un tad, protams, arī vēl viens jautājums ir tāds, ka arvien vairāk un vairāk mājās sāk parādīties tās viedierīces, gudrie leduskapi tam līdzīgi. Caur kuriem savukārt var tikt iekšā visā tavā sistēmā. Jā, un tieši tā, un tur ir arī tas jautājums, kā tieši var tās lietas nodrošināt, kā var panākt to, kad mēs zinām, kad nevar caur to kaut kādu leduskapi, kameru, tam līdzīgi iekļūt mājā, pārlikt jau uz citu iekārtu, kas domā, kad visi un atslēgt tavas durvis. Jā, un atslēgt durvis. Un tur ir tas princips drošībā, ka jebkura sistēma ir tikpat droša kā tās vājākais posms. Un tās lietas pašlaik kļūst arvien aktuālākas un aktuālākas, jo nekur jau tehnoloģija attīstība neapstājas. Jā, ir daudz dzirdēts par programmētāju un mākslīgo intelektu, ka, veči tūlītā sakrāmējam datoriņu, saliekam vadiņus un neejam mājās. Dzīvē tā nebūs, jo mums ir vajadzīgs cilvēks ar plašu redzes lauku, kas spēja, kā jau tu teici, iedod, viņš uzprogrammēs tev fiks, Jānis varbūt būs lēns un ilgs, un tu zini, ka viņam vēl uz Pāvilostu jāizbrauc, vējš jānoķer, bet tad, kad viņš to dara, tad tu zini, ka viņš to izdara perfekti. Ka tur nav spraugas. Ir viens teiciens, kurš man ir baigi iesēdies atmiņā, ka, ja nav dabiskā intelekta, mākslīgais nepalīdzēs. Tur bez variantiem. Paldies, vecīt. Lai jums brīnišķīgi un lai mums droši. Tu jau man esi tomēr sargs kaut kādā ziņā, vai ne? Paldies, sarunā ar Rihardu Kauliņu šodien. Labus kauliņus izspēlējām. Un lai brīnišķīgi iet mums tūlītās 11. novembrī.